Es sveicinu jūs atkal Baznīcas kalnā. Mēs šajā vakarā noslēdzam jau gandrīz mēneša garās pārdomas šajā gadā par baznīcu. Kādai mūsuprāt vajadzētu būt baznīcai, lai baznīca varētu sevi, teiksim, manifestēt un parādīt ļoti trauksmainā, strauju izmaiņu un nedrošības pārņemtā laikā, kurā mēs dzīvojam. Un pēdējā tēma, par kuru es šovakar gribu runāt, nav tēma, kas baznīcā ir bijusi īpaši gaidīta tēma. Bet tas nenozīmē, ka šo tēmu nevajadzētu kustināt, ja šī pieprasījuma nav. Jūs man piekritīsiet, ja? Un es gribu nolasīt vienu pantu no Lūkas evaņģēlijas 6. nodaļas, kur mēs tā lasām. 3. pants. Dodiet, tad jums taps dots pilnu, saspaidītu, sakratītu un pārim ejošu mēru, jums iedos jūsu klēpī, jo ar to mēru, ar ko jūs mērojat, jums atmēros. Dodiet, tad jums taps dots. Ar vienu vārdu šo tēmu, daudziem varbūt ļoti problemātisku tēmu, šo tēmu var nosaukt ar vienu vārdu par došanu. Došanu. Es gribu sacīt, ka baznīca bez došanas nevar pastāvēt. Mums, kad mēs cīnamies ar daudzām savām dzīves vajadzībām, mums nav svešs šis jautājums, vai nevar lētāk? Vai nevar lētāk? Vai nav kādas atlaides? Mīļie, tas liecina, ka mēs esam pragmatiski ļaudis, laika nav vienkārši, dzīves dārdzība aug. Bet interesanti, ka Jēzus nekur šādu jautājumu, vai nevar lētāk, neuzstāda. Nekur Jēzus kaut ko tādu nesaka. Drīzāk otrādi. Evaņģēlijs mums vēsta, jūs esiet dārgi atpirkti. Netopiet par cilvēku vergiem. 1. korintiešu vēstule, 7. nodaļa. Vai arī 1. korintiešu 6. nodaļa, kur šie paši vārdi, jo jūs esat dārgi atpirkti, tad pagodiniet Dievu ar savu miesu. Ja? Jā, protams, mīļie, šie teksti runā par Dieva žēlastību, par Dievu neizmērojamo žēlastību, kas nav lēta žēlastība. Tā ir žēlastība, kas aicina sekot, tā ir žēlastība, kas maksā dzīvību, tā ir žēlastība, kas dāvā dzīvību. Tā ir žēlastība, kas runā par Dievu tapšanu, par cilvēku. Ja? Dievs sevi dod. Dievs atdod sevi. Dievs ir dāsns Dievs. Jūs būsiet ievērojuši, ka mēs latvieši šo vārdu dāsns ļoti reti lietojam savā sarunu valodā. Un ko nozīmē būt dāsnam? Būt dāsnam nenozīmē būt tikai devīgam. Būt dāsnam nozīmē būt gatavam dot vairāk nekā tiek sagaidīts. Tā kā mēs lasījām Lūkas evaņģēlijā 6. nodaļā. Vairāk nekā tiek gaidīts un vairāk nekā ir pelnīts. Mēs Bībelē lasām, ka Dievs savai saulē liek spīdēt par ļauniem un labiem, par taisniem un netaisniem. Dievs ir dāsns Dievs. Dievs savā žēlastībā ir neizmērojams. Mīlot savu radību. Es kādreiz lasīju par to, ka es esmu kādreiz varbūt minējis arī kādā citā reizē jums to kā piemēru, kad man liekas, tas bija Anglijā uz kādas labdarības organizācijas durvīm stāv uzraksts, ka mēs ticam, ka ir dzīve pirms nāves. Mīļie, vai tas nav viens brīnišķīgs moto tam vēstījumam, tai labajai vēstī, ko sludina Kristus, ka ir dzīve arī pirms nāves. Un kristiešiem ir jābūt pārliecinātiem, ka ir dzīve pirms nāves. Kristus ir nācis pasaulē, lai to apliecinātu, lai to parādītu, lai izrādītu žēlastību un mīlestību, lai parādītu cieņu un akceptētu katru cilvēku. Atcerieties, Dieva valstība jau ir jūsu vidū.
Jūs jau varat to piedzīvot. To viņš māca saviem mācekļiem. Un Jēzus ir tas, kas atklāja individu vērtību Dieva acīs. Ja? Ka katrs cilvēks ir cieņas vērts. Arī tas cilvēks, kas ir pakritis, kas ir netīrs, kas ir sasmērējies, kas ir tās pareizās sabiedrības atstums. Ja? Arī tāds cilvēks ir cieņas vērts. Un šos 3 savas darbības atklātās darbības gadus Jēzus pavada piedodot un dziedinot un atjaunojot cilvēku pazaudēto pašvērtību. Man tā gribētos teikt. Cīnoties pret netaisno sociālo sistēmu, kur vadītā laika tieši reliģiskās organizācijas. Jēzus saka Lūka evaņģēlijā 4.18, ka kungu gars ir uz mani, viņš man ir svaidījis sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu un satriektos palaist vaļā un pasludināt kungu žēlastības gadu. Mīļie, tas ir dāsnas baznīcas uzdevums. Nu, gluži tas pats. Proti darīt cilvēkiem pazīstamu Dieva žēlastību, viņa labumu, caur savu dāsnumu. Caur to, ka mēs esam nesaptīgi cilvēki. Ja? Ne tikai savu labumu meklētāju vien. Un tāpēc jau mūsu uzdevums ir Dievu atdarināt. Imitēt Dievu. Ja? Un mēs jau to arī darām. Varbūt biežāk neapzināti. Ja? Pavisam neapzināti. Kādreiz izcilais matemātiķis un filozofs Blēzs Paskals esot sacījis, ka mēs katrs nesam tāda Dievu līdzību, kam mēs izvēlamies kalpot. Nu, mīļie, mēs nesam tādu Dievu līdzību, kam mēs izvēlamies kalpot. Cilvēks ir tas, kam viņš tic. Ja? Tas nozīmē, ka tas, ko mēs domājam par Dievu, būtiski veido mūs pašus un to vēstu, ko mēs šai pasaulē nesam. Tas nozīmē, ja mēs stādamies Dievu priekšā un pazīstam Dievu kā vislielākās mīlestības avotu, tad mēs arī paši centīsimies no visas sirds būt šīs mīlestības nesēji un atspoguļotāji. Ja mums ir tāds Dievs. Ja? Un otrādi, ja mēs Dievu iedomājamies vispirms kā tādu dusmīgu soļi, tad mūsu vēstījums pasaulē būs bez šīs mīlestības pieskaņas. Un to mēs varam vērot arī pie atsevišķiem kristiešiem. Ja? Ja mēs patiešām vēlamies nest pasaulē to labo vēsti, mēs nedrīkstam nicināt cilvēkus. Nevienu cilvēku. Mūsu īpašais uzdevums ir demonstrēt pasaulē šo Dievu bez nosacījumu mīlestību. Visiem cilvēkiem, neatkarīgi no etniskās piedarības, neatkarīgi no sociālā statusa, no intelekta, no reliģiskās piedarības, neatkarīgi no pat seksuālās orientācijas. Ja mēs patiešām ticam, ka esam radīti Dieva līdzībā, ja mēs patiešām ticam, ka mēs esam radīti kā mīlēt spējīgas būtnes, lai arī, protams, mēs esam grēku skartas un aptraipīts, ja mēs ticam, ka Dievs savā nesaptīgā mīlestībā, savā dāsnumā ir parādījis žēlastību arī mums, kā Pāvils saka, ja? Dievs savu mīlestību mums parāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki. Ja mēs tam ticam, tad mums ir jākļūst par Dieva imitētājiem, par Dieva atspoguļotājiem. Ja? Nu, redziet, ir tāds novērojums, ka katra cilvēka tas patiesais raksturs atklājās tad, kad viņam ir jāsastopas ar kādu cilvēku, no kura viņš nekā nesagaida. Absolūti. Ja? Kad ir jākomunicē un jāveltī laiks cilvēkam, no kura tu nesagaidi absolūti neko. Nu, kad tev ir jāiedod kaut kāds taustams labums kaut kādam nabagam, kādam nepazīstamam cilvēkam, no kura tu arī neko nevar sagaidīt. Tad atklājas varbūt tāds īstāks mūsu raksturs. Kristus savās sarunās ļoti cilvēks mudināja būt dāsniem un devīgiem. Nu, un ja runa iet par naudu, kas, protams, arī šeit ir iekšā, ja, tad problēmas ar dāsnumu un devīgumu nav tikai bagāto cilvēku problēmas. Ja, atcerieties, arī nabagi cilvēki var būt dāsni. Nu, kaut vai tas piemērs ar to nabago atraitni, ja, Marka evaņģēlijā, kas parāda, ka katrs cilvēks, neskatoties uz savu sociālo statusu, ir spējīgs būt devīgs, ir spējīgs būt dāsns cilvēks. Un tāpēc arī Pāvils 2. korintiešu vēstulē 9. nodaļā runā par to,
lai ik viens cilvēks dara, kā tas savā sirdī apņēmies, nesmagu sirdi vai piespiests, jo priecīgi devēja Dievs mīl. Īstenībā tā ir problēma, ka dāsnumu un devīgumu parasti noreducē uz naudu un uz finansēm. Īstenībā šo īpašību var izpaust ļoti daudzos veidos un dažādos veidos. Vai tas ir dāsnums, ja viens bagāts cilvēks kādam labiem mērķim, atsevišķam mērķim noziedot, 100 latus, eiro šodien, vai 200 eiro, vienalga, kaut kādu tādu, tomēr ievērojamu summu. Un ar to vēl ar to saņem pateicību un kaut kādā veidā atpērkās, kā mēs kādreiz sakām. Ziniet, dāsnums nenozīmē atdot no sevis kaut ko būtiski nenozīmīgu. Tas nav dāsnums. Jā, bet kā ir ar mums atvēlēto laiku, vai ne? Dārgo laiku. Cik daudz mēs esam gatavi dalīties ar laiku? Dot citiem. Jā, dot arī savu brīvo laiku draudzē, atvēlēt laiku draudzē. Man nāk prātā atkal tā Jēzus satikšanās ar to muitnieku, to blēdi, ar ceķēju, kas tur kokā uzrāpies, zina, ka Jēzus viņa mājā ies garām, un viņam ir liels problēmas ar sirdsapziņu, jo viņš ir apkrāpis daudz cilvēkus, un viņam ļoti būtu nepieciešams kāds, kas viņu uzklausa, kas viņu saprot, kas viņu nenosoda, vai ne? Viņš ir bagāts vīrs, kurš savu bagātību ir ieguvis negodīgā ceļā, protams, jā. Un diez vai viņš bija pārliecināts, ka Jēzus tiešām apstāsies un ejot garām viņa namam, ka tā žēlastība tur tāda notiks. Un Jēzus iet garām, un tur ir ļaužu pūlis, un tas nav nekāds Jēzus ceļa mērķis, Jēzum ir jāiet kaut kur pavisam citur, bet Jēzus apstājās un atvēl laiku šim cilvēkam, šim bagātajam cilvēkam. Jēzus viņam neko nepārmet, nenosoda, viņš ļauj saķējam nākt pie viņa ar savu grēku sūdzi, tā varētu sacīt, nepiespiest un brīvi. Un notiek liels brīnums. Saķējs ir gatavs uz lielām izmaiņām savā dzīvē. Un tas, ka Jēzus bija dāsns pret saķēju atvēlot viņam savu laiku, atver sirdi savukārt šim cilvēkam, kurš pats no viena mantrausīga varbūt un naudu mīlošs cilvēks kļūst pēkšņi dāsns un devīgs un ir gatavs visu atdot un es nezinu, ko darīt. Darīt daudz vairāk nekā viņš negodīgā ceļā tur ir iegūs, vai ne? Mīļie, kristīgai baznīcai, ja viņi grib kļūt par tādu cilvēkus uzrunājošu baznīcu, ir jādomā un jārunā par tādu dāsnu izturēšanos, ne tikai atverot savu maku, bet arī ziedojot savu dārgo laiku. Jā, bet kur vēl varētu izpausties tāds baznīcas dāsnums? Ko jūs teikt par tādu atbildi? Ka dāsnums var izpausties žēlastībā pret citiem. Jā, žēlastībā. Ir kā jau pats par sevi saprotam, vai ne? Kā gan citādi. Mēs taču esam kristieši. Bet padomāsim, kā notiek mūsu dzīvē. Kā notiek tad, kad mēs satiekamies ar citādi domājošiem, ar nekristiešiem. Mēs iepriekš runājam šeit, ka Jēzus cilvēkiem pasludina žēlastības evaņģēliju, žēlastības gadu. Ja? Ir starpība, vai mēs cilvēkiem pasludinām atbrīvošanu, rādam, ka pēc tumsas savas gaisma, ka ikvienam ir cerība un Kristus nav nācis, lai zaktu un nomaitātu, bet lai mums būtu dzīvības pārpilnība. Mīļie, ievērosim, ka Jēzus nekad negāja pēc grēciniekiem ar pārmetumiem, ar tiesāšanu. Ja kādam Jēzus pārmet un šos draudus izteica, tad tie bija tā laika paštaisnie reliģiozie baznīcas vadītāji un rakstu mācītāji un farizēji. Un tā ir liela starpība. Kad cilvēks ir izmisis, kad cilvēks ir pazudis, nomaldījies, viņam ir visvairāk vajadzīgs uzmundrinājums, viņam visvairāk ir vajadzīga cerība. Jā. Nevis norādījums uz elles liesmām un sodu.
Un ir ļoti nožēlojami, ja, teiksim, mācītājs un priesteris varens padara tas, ka pirmais, uz ko viņiem ir jāatsaucās, ka tā ir elle, nevis debesis, tas ir nožēlojami. Ir nožēlojami, ja baznīca cilvēku vairāk pazīst pēc tā, ka baznīca ir opozīcijā, nevis pozīcijā. Ka te ir pozitīvs kaut kas arī, ko sabiedrībai piedāvāt. Jo, mīļie, visi jau tāpat zina, ka baznīca ir pret narkotikām, pret homoseksuālismu, pret azartspēlēm, pret alkoholismu, pret abortiem. To jau tāpat zina visi, ja? Bet baznīcai ir jānostājas pret grēku un netaisnību. Tas viss ir pareizi. Bet daudz spēcīgākam, manuprāt, ir jābūt šim žēlastības evaņģēlijam. Šim žēlastības evaņģēlijam, ko baznīca par cilvēkiem piedāvāt un piedāvāt pasaulē. Un jāsaka, māte Terēze noteikti bija, bez šaubām, pret visām tam sliktajām manas nosauktam lietām. Bet viņas pasludinājums nekad cilvēkiem nesot bijis, teiksim, elles draudi nabaga grēciniekiem. Viņu pasauli iepazina, neskatoties uz to cilvēku, kādā viņi bija postā nonākuši, kā žēlastības, mieru un mīlestības nesēji un pasludinātāji. Cilvēki, kas noliecās pie pazudušiem cilvēkiem, kas kalpoja, nevis nosodīja, un kas tāpēc pacēlās pāri visiem savā svētumā un taisnībā. Mīļie, jūs jūtiet šo atšķirību, kurai no jauna ir jāienāk baznīcā, lai viņi spētu kļūt cilvēkiem vajadzīga baznīca. Cilvēkiem palīdzēt spējīga baznīca. Tātad baznīcai jākļūst dāsnai baznīcai. Tas ir dāsnums un nesaptība. Gatavība dot vairāk nekā tiek gaidīts. Dāsnums visās vietās, visās jomās. Nerunāt un neatsaukties tik vien kā uz debesīm un mūžīgo dzīvošanu, bet dzīvot pašiem tā un būt pārliecinātiem, ka ir dzīve arī pirms nāves. Ka Dieva valstības sākums mūsu vidū ir iesācies. Žēlastības gads ir iesācies. Un mēs esam atkal vien Dieva žēlastības gadu pašā sākumā. Mīļie, tad īstā dāsnuma raksturīgākā iezīme ir radot no sevis tā un tik daudz, lai tas liktos vērtīgi abiem, devējam un saņēmējam. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka dāsnumam ir augsta cena. Bet, ja mēs gribam būt uz cilvēkiem vērsta baznīca, tad šai iezīmei ir jābūt arī vienam no mūsu raksturojošiem lielumiem. Būsim dāsni. Mīļie, paldies jums par uzmanību tiem, kas klausījāties. Es ceru, ka kaut kas no manas sacītā jums noderēja, jo mēs šodien noslēdzam šo jau 8 vakarus garo tēmu par baznīcu, kādai tai vajadzētu būt arī šajā tik ļoti nopietnajā laikā, kurā mēs dzīvojam. Lai Dievs palīdz mums, lai Dievs palīdz mūsu draudzei, lai Dievs palīdz katrai draudzei, ka mēs spējam pacelties kaut kādā jaunā, garīgā līmenī, ejot uz to mērķi, kas mūs visus sagaida. Lai jums atkal mierīgs vakars, un nākošā reizē jūs tiksieties atkal ar mācītāju Andi. Uz redzēšanos!